Paul, es dzirdēju, ka Amerikā pavisam nesen bija ļoti traka vētra, kur nonesa mājas un kokus izrāva un ļoti bailīgi. Jā, Amerikā ir vietas, kur ir tā saucamie tornado. Viņi ir tā kā lieli vēji, kas sagriežās, un viņiem ir tik liels spēks, ka viņi var kokus izraut, mašīnas pa gaisu aiznest, ka viņas var mājas nojaukt. Ir tādi tiešām ļoti spēcīgi tornado. Par laimi Latvijā mums tāda nav. Vai ne, bērni, labi, ka mums Latvijā tāda nav? Jā, tikai daži, bet man nepatīk tās vētras lielās. Man nepatīk arī ugunsgrēku visādi tādas lietas. Bet starp citu, ja šis tornado savienojās ar ugunsgrēku, tad ir pavisam liela ziepes, jo tad var izveidoties ugunīgs tornado, iedomājies? Tu vari man parādīt tādu ugunīgo tornado? Jūs gribētu bērnu ugunīgu tornado? Labi, pamēģināsim. Un sāksim mēs ar kaut ko pavisam vienkārši. Mēs paņemsim mazu trauciņu, kuram mēs varam ielikt iekšā vati. Un šajā vatē mēs ielaidīsim iekšā mazliet etanolu. Un apsīsimies, kas notiks, ja viņš degs. Mēs iepildīsim bišķiņu. Skatāmies. O, redzat liesmiņas? Jā. Redzat liesmiņas mazas tā no malas, jā? Un redzēt, šādi deg, ja ir tikai parasts uguns, jā? Bet tagad, lai jums parādītu, kā izskatās, ja uguni apvieno ar tornado, mēs speciāli priekš jums esam uztaisījuši tornado mašīnu. Labais, vai ne? Nu kā, viņi ir uztaisīti no miskastēm? Jā, šī ir uztaisīta no miskastēm. Kopā ar saviem vecākiem jūs mājās arī varētu tādu uztaisīt. Tā. Un ieliksim viņā iekšā mūsu trauciņu, jā? Jā. Pieliesim bišķiņu degšķidrumu klāt. Tā, ieliksim viņu iekšā. Mums jānoliek viņš pašā vidū. Nē, es tik garš, tev grūti. Es tik garš, jā. Un mēs šeit griežot, mēs iekšā arī veidojam tādu virpuli. Un tagad pa mazu šķirbiņu vēlreiz viņu aizidzināsim un pasīsimies, kas notiksies. Tā, viņa aizdegās. Nu, redzat, viņa deg, jā? Aiziet tā ceļās uz augu. Redzat, jā? Jā. Aha, nu reku tev maziņš uguns virpuls. Bet var lielāku, nu drusci lielāku. Gribat lielāku? Ziniet, ko mēs uztaisīsim ne tikai lielāku, mēs uztaisīsim arī ar dažādām krāsām. Gribat? Labi. Un priekš tā mēs paņemsim jau 3 trauciņi. Katrā iekšā ir dažādi šķidrumi un dažādas ķīmiskās vielas, un mēs viņus papildināsim atkal ar mūsu spirtu draugu, jā? Un draugu. Ieliksim viņu atkal iekšā mūsu tornado mašīnā. Paul, bet drošība pirmajā vietā. Man šeit jāuzdeg brilles. Jā, drošība mums ir vienmēr pirmajā vietā. Paldies tev, Māra. Nu ko, esam gatavi? Jā! Nu tad mēģināsim. Tā, redziet liesmas dažādās krāsās. Skatat! Kā ceļās uz augšu! Redzat, sarkans, dzeltens un pat zaļas liesmas, redzat? Kurš grib atnākt pagriezt tornado? Puisi nāc, tev brilles uzliksim. Tā, uzliec brilles un uzmanīgi. Nu, nāc pagriezt. Uzmanīgi, jā, griezies. Labi. Viņš ir tornado burvis. Esi kādreiz tornado taisījis? Kā tev patīk tornado taisīt? Ja nevar paldies apiet. Tev, malācis, paldies tev. Nu kā, patika jums? Super, nu tā mēs Māra Riku paši uztaisījām savu ugunīgo, pat vēl krāsaino tornado. Bet klausies, ja es ugunsgrēku laikā arī sāktu griezties vai ātri skriet, kas notiktu? Jā, Māra, tu pacēli ļoti labu jautājumu. Ja ugunim piedod klāt daudz vairāk gaisa, tad viņš deg arvien vairāk un vairāk. Un tāpēc ugunsgrēkos nekad nevajag ātri skriet. Vajag apgulties un norulēt visu liesmu nost. Tā kā ar uguni vienmēr būsim uzmanīgi.